Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas. Kādu reizi ļaudis pie viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģeneceretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera krastā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza to nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani: dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja viņam un sacīja: Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā kā viņu tīkls plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā, ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim, Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani: Nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Jēzum allaž bija daudz sekotāju, un tieši iemeslu dēļ Jēzus izmanto Sīmaņa Pētera laivu, jo sekotāji ir tik daudz, ka Jēzum nākas atkāpties līdz Ģeneceretes ezera krastam, bet tā kā cilvēki vēlas dzirdēt Jēzu un spiežas viņam arvien vairāk virsū, lai šī spiešanās kaut kādā veidā apstātos un cilvēki tomēr ievērotu distanci un varētu dzirdēt, ko Jēzus stāsta, ko Jēzus runā, Jēzus palūdz blakus esošajam zvejniekam, Sīmanim, vēlākam Pēterim, lai ļauj viņam izmantot laivu. Laivu kā kanceli, kā pulti, kā vietu, no kuras runāt, sludināt, un laivu reizē kā tādu iespēju mazliet distancēties no pūļa, kurš burtiskā nozīmē spiežas Jēzum virsū, lai varētu uz viņiem runāt. Mēs zinām, ka laiva parasti tiek izmantota vai nu kādiem izklaides braucieniem mūsdienās, vai agrākos laikos un arī tagad, lai zvejotu. Laivu izmantot kā vietu, no kuras sludināt, mācīt, to parasti tā nedara, bet Jēzus vajadzības spiests izmantoja laivu kā vietu, no kuras sludināt. Turpat līdzās kaut kur blakus atradās zvejnieki, Sīmanis un pārējie viņa darba biedri. Ja mēs tā mēģinātu iztēloties, interesanti, ko tad viņi darīja tajā laikā, kad Jēzus bija aizņēmies viņu laivu. Visdrīzāk
tas mazliet iekavēja viņiem plānotos darbus, jo viņi mazgāja tīklus, savāca visas lietas, kuras bija izmantotas zvejai. Viņi bija nesen atgriezušies no zvejas, un iespējams, ka viņi varbūt būtu priecīgi bijuši ātrāk tikt mājās, un, ja Jēzus viņu laivu nebūtu aizņēmis, viņi varbūt dotos projām. Tā ka viņiem nācās gaidīt Sīmanim un pārējiem, kad nu Jēzus beigs sludināt un mācīt ļaudis no laivas, lai pēc tam varētu savākt savu laivu un doties mājās. Savā ziņā var teikt brīvprātīgi piespiedu kārtā. Var jau būt, ka viņi paši gribēja dzirdēt, ko Jēzus sludina, varbūt viņiem pašiem bija interesanti, kaut gan pēc smagas darba dienas, pēc neveiksmīgas zvejas, varbūt viņi labprātāk būtu devušies mājās. Bet tas, ka Jēzus izmantoja viņu laivu, lika viņiem būt tur un klausīties, ko Jēzus sludina. Tas tā interesanti. Dažkārt cilvēki, ne tikai Sīmanis, bet kādi citi, saskarās ar draudzi, ar baznīcu, varbūt ar kādu mācītāju, ar Dieva vārda pasludinājumu, nevis tādēļ, ka viņi ir meklējuši šo iespēju sastapt Jēzu, dzirdēt, mācīties, bet viņiem kaut kā sanācis vai nu darba pienākumus veicot, vai nu kaut kā dzīves ceļā gadījies krustoties, vai viņu dzīves ceļš krustojies ar kādu sludinātāju, mācītāju, dievkalpojumu, draudzi, kādu pasākumu. Un tad cilvēkam ir bijusi iespēja dzirdēt Dieva vārdu. Tad, kad Jēzus pabeidz sludināt, viņš atgriež Sīmanim viņa laivu, bet nu jau Jēzus vairs nesludina kādas augstas garīgas patiesības, bet vēršas pie Sīmaņa un saka, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Es domāju, tādā evaņģēlija kontekstā vārdi dodies uz augšu un izmet tīklus jau skan tā diezgan garīgi. Dodies uz augšu, izmet tīklus. Un acīm redzami, jau šajos vārdos Jēzus ir ielicis dziļāku jēgu, nekā to saprot tajā brīdī Sīmanis, kurš to uztver ļoti konkrēti un burtiski, un atbildot saka, mēs meistari cauri nakti esam strādājuši un nieka neesam dabūjuši. Sīmanis burtiski saprot, ko Jēzus viņam saka, ej vēlreiz zvejot, izmet tīklus, tomēr šie vārdi izmet un ej uz augšu. Šie vārdi jau skan kā pravietisks pamudinājums tam, kas sekos pēc šīs veiksmīgās zivju zvejas. Sīmanis, lai arī pretojas, lai arī atbild it kā noraidot Jēzus pamudinājumu iet un izmest tīklus, tomēr pēc saviem argumentiem, kas viņam liek domāt, ka nekāda jēga no tā nebūs, viņš saka, bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Faktiski mēs redzam to, kā Sīmanis negribīgi, kā mēs mēdzam teikt, ar gariem zobiem, bet tomēr piekrīt doties uz augšu un izmest tīklus. Tajā brīdī viņš droši vien domā, es parādīšu šim vīram, kurš te no manas laivas sludina, ka ne viss šai pasaulē ir tā, kā viņš māca un sludina, un ka ir lietas, kurās varbūt citādi cienījamais sludinātājs, ir lietas, kurās viņš
ne tik labi orientējās. Zināmu skepsi mēs Sīmaņa balss intonācijā, attieksmē, viņa sacītajos vārdos mēs noteikti varam nomanīt. Sīmanis drīzāk negrib vēlreiz iet un izmest tīklus, iet vēlreiz zvejot, nekā grib. Bet tomēr ir kaut kāda iekšēja lieta. Varbūt tas ir spīts, varbūt vēlme kaut ko pārbaudīt, par kaut ko pārliecināties, kas tomēr viņu mudina pārkāpt pāri savam nogurumam, savai skepsei, savai pieredzei un tomēr stumt laivas ūdenī, likt laivās tīklus, pārējos zvejas rīkus, aicināt savus darba biedrus un pēc kārtīgas zvejas, riktīgi garas prediķa klausīšanās, tomēr vēl doties un zvejot. Iespējams, ka šī zveja neilga pārāk garas stundas, otrais cēliens, bet viņi saņēma lielu pulku zivju, un evaņģēlists Lūka raksta, ka tīkli pat plīsa. Acīm redzami, zivju loms velkot ārā bija tik liels, ka tīkls nespēja izturēt zivju daudzumu un svaru. Lai izvilktu lielo zivju daudzumu, nācās piesaistīt papildspēkus. Kā šeit raksta evaņģēlists Lūka, vajadzēja mest ar roku, un otrā laivā biedri nāktu palīgā. Ar to visas grūtības nebeidzās, jo tad, kad plīstošo tīklu izdevās ievilkt divās laivās, tad izrādījās, ka arī laivām šāds zivju daudzums ir grūti panesams, un laivu iegrim bija tik liela, ka gandrīz tās jau pildījās ar ūdeni. Mēs redzam, ka pretēji tam, ko Sīmanis gaidīja, viņš gaidīja, ka viņš iemetīs tīklus, varbūt kādu mailīti tur iemaldīsies netīšām. Tad viņš noteikti bija iztēlojies, kā viņš iznāks ārā krastā ar tukšajiem tīkliem un uzdos dažus jautājumus, varbūt Jēzum par to, kāda jēga no šī pasākuma bija. Tad taču no paša sākuma bija skaidrs, ka te nekas nesanāks, un es jau vispār to teicu, ka nekas nesanāks, bet man jau neviens nedzirdēja. Iespējams, ka Sīmanis līdzīgu scenāriju pārdomāja, iedams iekšā un mesdams tīklus, bet ļoti ātri viņa domas mainījās, jo tā realitāte, ko viņš ieraudzīja, ka pretēji gaidītajam ir zivis, nevis dažas, bet šausmīgi daudz, izvilkt ir grūti, tīkli plīst, laivas grimst, viņš jutās pilnīgi, totāli un absolūti pārsteigts. Un tad, kad viņš izgāja krastā, mēs kaut kā neredzam prieku viņā. Un tas tā interesanti. Varētu teikt, tu taču vienu labu laiku zvejoji, neko neizvilki. Tad tu klausies prediķi, pēc tam tu gāji vēlreiz, tu tagad izvilki. Kas zvejniekam varētu būt labāks kā pilna laiva ar zivīm? Vajadzētu taču priecāties. Bet kaut kā mēs Sīmaņa sacītajā un tajā, kā viņš izturās, mēs neredzam prieku. Pirmkārt, Sīmanis iziet ārā no laivas, nāk pie Jēzus, krīt Jēzum pie kājām un saka, kungs, aizej no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Acīm redzam, kaut kas viņa sirdī bija pagriezies, kaut kas viņā bija noticis. Viņš varēja taču priecīgs izkāpt no laivas, teikt,
Ļoti labi, Jēzu, fantastiski, paldies, brīnišķīgas zīvis. Mēs esam patīkami pārsteigti. Bet mēs neredzam šādu reakciju, kas, iespējams, šajā situācijā būtu visatbilstošākā. Prieks par zveju un pateicību tam, kurš viņu, neskatoties viņa skepsi, iesūtīja vēlreiz iekšā zvejot. Bet Sīmanis ir satriekts, viņš ir izbijies. Viņš krīt pie Jēzus kājām un saka kaut kādas pilnīgi aplamas lietas. Aizej no manis. Kungs, aizej no manis. Savā ziņā mēs redzam Pētera sacītajā tādu vainas apziņu, necienīgumu apziņu. Evaņģēlists Lūka, komentējot notiekošo, saka, tam un arī pārējiem bija izbailes par lomu, ko tie bija vilkuši. Tad gan varētu teikt tā, zvejnieki, vai te jūs neesat nekādus lielus lomus redzējuši, zīvis neesat redzējuši? Par ko izbailes? Izbailes acīm redzot par to, ka mēs taču visi kaut kādās jomās, katrs no mums savā ziņā un savā veidā ir kādas jomas, kuras mēs ļoti labi zinām un ļoti labi pārvaldām. Jomas, par kurām var teikt, šeit man pārsteigumu nekādu nav. Es par šo, ja ne visu zinu, tad ļoti daudz ko. Zvejnieks, acīm redzot, tad, kad viņš ir neveiksmīgi zvejojis, viņš saka, ne tāds vējš, ne tas laiks, tur vēl kaut kas neatbilst. Un viņam ir pieredze, kad zivis iet tīklos, kad neiet, kādos apstākļos tiem tīkliem vajadzētu būt pilniem, kādos apstākļos tur vajadzētu būt pilnīgam caurvējam, tur nevajadzētu nekam būt. Un tas, ko zvejnieki ierauga, ka viņu pieredze nesakrīt ar to realitāti, kas tagad viņiem ir redzama, dzirdama, jūtama, sasmaržojama, nosverama. Tā realitāte ir ienākusi viņu dzīvē tik spēcīgi, tik nepārprotam, ka šaubu nav. Viss notiek pretēji viņa un viņu pieredzēji. Tur nevajadzēja būt zivīm, tur nevajadzēja būt nekādam lomam, tur nekam nevajadzēja būt. Viņa zvejnieka pieredze saka, ka šādos gadījumos viņam vajadzēja tukšā iznākt krastā. Un tas, ko viņš var izdarīt, kā secinājumu priekš sevis, ir, ka tam nav, tai zvejai nav nekāda sakara ar viņa pieredzi. Viņš aizgāja, izmeta tīklus tādēļ, ka Jēzus tā teica. Iespējams, ka tad, kad viņš meta tīklus, viņš to darīja tā negribīgi. Varbūt, ziniet, kā zvejnieki, tāda interesanta tauta, viņi, iedomājieties, tagad veču bars. Kaut kādā 4-5 veči vienam pateica, izdara to, pārējie saka, tu esi idiots, tu esi stulbenis. Kāpēc tu ej to darīt? Kāpēc te ej darīt? Mēs taču visi saprotam, ka te nekāda rezultāta nebūs. Kāpēc tu tagad? Mēs visi esam noguruši. Mēs visu nakti zvejojām. Mēs tos prediķi klausījāmies. Mēs varam iedomāties to zvejnieku sarunu. Viņi taču neiet tā klusēdami, tādu stoicisku mieru tā. Mēs izmetīsim tīklus, Jēzus vārdā. Nē, viņiem kaut kādas sarunas. Viņi kaut kā apspriež to visu. Viņi tagad saka, kāpēc tur mēs? Tur taču nekā nav. Mēs tur vispār nekad dzīvē neesam metuši. Pēdējie muļķi tur met tīklus. Un vispār zivis šeit nedzīvo šajā vietā. Nevis uz augšu, bet uz leju vajadzēja braukt. Bet tur jau mēs bijām, tur nekā nav. Pamēģiniet iztēloties, kādas varētu būt viņa sarunas. Un vainīgais ir Sīmanis Pēters. Viņš jau viens nevar ieiet. Viņš nevar viens ieiet ar laivu. Viņam jāpaņem darba biedri. Viņam tagad ir jāpārliecina, jāsaka, mēs tagad iesim te pazvejot, tāpēc, ka sludinātājs teica, ka vajag. Sludinātājs teica, ka jāizmet tīkli. Viņš vispār ir galdnieks, ja kas. Tā mēs dzirdējām.
Viņš ir namdaris. Ko viņš no zvejošanas saprot? Vispār labi, viņš varbūt ir teologs. Viņš varbūt sludina ļoti labi. Zvejnieki esam mēs. Tā varētu kāds no Sīmaņa darbbiedriem teikt. Mēs nezinām, cik ilgi tas viss notika. Mēs nezinām, ko viņi savā starpā runāja, bet to noskaņu, ja mēs lasām un iedziļinamies, mēs varam nojaust. Un tad viņu pieredze viņiem neko nedod. Viņi redz, ka te notiek kaut kas pilnīgi brīnumains. Un ziniet, kas ir interesanti? Brīnumi dažkārt var būt iekrāsot tādā krāsā, kādas mēs saprotam un atšķiram. Zvejniekiem pilns tīkls ar zivīm un pilnas laivas ar zivīm, tad, kad viņi bija pārliecināti, ka tur nekam nevajadzēja būt, tas ir brīnums. Zivis paši par sevi nav brīnums. Plīstoši tīkli paši par sevi nav brīnums. Laiva, kas piepildīta ar zivīm, kura grimst, arī nav brīnums. Kur ir tā brīnumu komponente tajā visā notikumā? Jēzus vārdā. Jēzus pavēlē un sakarībā, kas notika pēc tam, ar skepsi, ar zinām varbūt tādu nepārāk pareizu sirds nostāju, Sīmanis Pēters Jēzus vārdam paklaus, izmet tīklus un viņš ierauga. Viņš ierauga to, ka tam brīnumam ir saistība ar Jēzus pavēli un Jēzus vārdu. To, ko Jēzus sacīja. Un Sīmanis, kāpēc viņš nāk un krīt Jēzus priekšā uz vaiga un viņš saka, aizej no manis, es grēcīgs cilvēks? Viņš saprot, ka viņa pieredze runā par citu. Un viņš taču nebija uztvēris to vārdu pilnīgi nopietni. Viņš visdrīzāk uztvēra to vārdu ar tādu skepsi un gribēja, ar tādu varbūt vīrišķīgu spītu, gribēja pierādīt, es tagad aiziešu, laivas iestumšu, ar večiem tīklus iemetīšu, un es tev parādīšu, ka tur nekādu zivju nav un būt nevar. Un es iznākšu tev par spīti otrais ar tukšiem tīkliem un tukšām laivām, un tu to pats redzēsi. Bet zīmīgi, ka Sīmanis tomēr ar visu skepsi, ar visu savu kaut kādu noraidošu attieksmi, tomēr uzdrīkstējās paklausīt Jēzus vārdam un piedzīvoja brīnumu. Klausieties, vai tad nav tā, ja mēs lasām Bībeli, lasām dažādas Dieva vārdus, Dieva likumus, baušļus, pavēles, ko Dievs mums liek darīt, vai nav tā, ka arī par kaut kādām lietām mēs savā sirdī tā domājam, nē, nu nevar būt, nē, nu tā gan es nedarīšu. Nu, varbūt tā ir Dieva pavēle, bet es tai nesekošu. Un šo skeptisko attieksmi pret Dieva vārdu un pret Dieva pavēli, to mēs varam atrast ne tikai tajos citos cilvēkos, bet dažkārt arī sevī. Vai tad mēs vienmēr ar prieku un ar vieglu sirdi paklausam Jēzus vārdam un daram tā, kā viņš saka? Varbūt mūsos arī kādreiz līdzīgi kā Sīmanī Pēterī iezog zināma skepse, zināma neticība tam, vai Dieva vārds šajā manā gadījumā darbojas. Vienīgais veids, kā pārbaudīt, ir paklausīt. Sīmanis Pēters piedzīvoja to, ka kaut arī ar nepārāk labu sirds attieksmi paklausot Jēzus vārdam, viņš guva bagātīgu lomu. Vēlāk viņš atstāja tīklus, atstāja laivas, un pateicoties šim notikumam, šim pārdzīvojumam, viņš sekoja Jēzum, zinot, ka Jēzus vārdam var uzticēties. Zinot, ka
viņa pieredze viņam ir jāliek zemāk, zem Dieva vārda. Viņš iemācījās to, ka labāk ir uzticēties nevis savai pieredzei, bet Dieva vārdam. Un tā Sīmanis Pēteris kļuva par cilvēku zvejnieku. Un viņš piedzīvoja daudzreiz tieši to pašu, ko iemetot tīklus tajā reizē. Viņš piedzīvoja to, ka nevis pateicoties viņa veiklībai runā, zināšanām un spējām sludināt un pārliecināt, bet pateicoties Dieva žēlastībai un laipnībai, vēlākos gados viņa sludināšana, mācīšana padarīja par Kristus mācekļiem, par Kristus sekotājiem tūkstošu un tūkstošu cilvēku. Un arī tagad, lasot evaņģēliju, lasot un skatoties Pētera piemēru, joprojām tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku seko Kristum, un Pēteris, pat jau pārkāpis mūžības slieksni, turpina būt par cilvēku zvejnieku, kurš nozvejo mūsu cilvēkus priekš Dieva valstības. Ko šī rakstu vieta pasaka priekš mums, kā vienkāršiem kristiešiem? Ko šī rakstu vieta un šis piemērs pasaka mums, mūsu garīgai dzīvei, mūsu sekošanai Kristum? Vispirms es tajās saskatu milzīgu pamudinājumu vairāk uzticēties Kristus vārdam, vairāk uzticēties Kristus apsolījumam un pamudinājumam nekā savai pieredzei. Un tas attaisnojas, un to parāda skaidri šis lielais loms. Un vēl viena lieta, ko ļoti svarīgi ir ieraudzīt, ka ne jau mēs varam ar savu spēku un savu pieredzi nest augļus Dieva valstībai. Jūs zināt, ka ne tikai Pēterim, bet visiem kristiešiem un visai Kristus baznīcai ir dota tāda pavēle: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un dažreiz mums arī varbūt var tā likties: es ilgus gadus esmu kalpojis Dievam, baznīcas jau kļūst arvien tukšākas, draudze kļūst arvien plānāka, vai tur cilvēki daudz no baznīcas iet prom. Un dažkārt es dzirdu, jūtu un piedzīvoju to, kā kristīgi cilvēku sirdīs un prātos iezogas tāda attieksme līdzīgi kā Sīmanim Pēterim, tad, kad Jēzus saka, ej un izmet tīklus, un kāds saka, jā, bet es jau to esmu daudzreiz darījis, jā, es jau to esmu mēģinājis un šo esmu mēģinājis, un nekādu augļu nav. Dieva vārds mums saka, neatmetiet savu cerības drosmi, jo tā ir liela alga. Jā, var gadīties, ka mēs savā kalpošanā, nesot evaņģēliju, sludinot, mācot vai katrs savā veidā cenšoties piepildīt Kristus pavēli, mēs esam daudzkārt piedzīvojuši, ka liekas, daudz kas ir pa tukšo, nav rezultātu, nav augļu. Mūsu tīklos nekas netiek. Šķiet, ka darbs ir pa tukšo. Bet Jēzus rāda, ka uz viņa vārdu un uz viņa pavēli ejot un izmetot tīklus, mēs varam piedzīvot arī bagātīgu lomu. Es gribētu pamudināt jūs un iedrošināt, ka arī tad, ja mēs esam kalpojuši, darījuši dažādas lietas un neesam piedzīvojuši tūlītējus vai gaidītos augļus, mums nevajag pārstāt cerēt un ticēt, ka uz Jēzus vārdu un Jēzus vārdā kalpojot šie augļi, šis loms kaut kad būs. Dieva vārds mums apsola, ja mēs uzticēsimies viņam, viņa vārdam,
tad mēs piedzīvosim savā reizē un savā laikā to, ko piedzīvoja Sīmanis Pēters. Pārsteigumu par to lielo laipnību un žēlastību, kādu Dievs parāda tiem, kas viņam tic un viņa pavēlēm paklausa. Un lai Dievs dod arī mums, katram savā vietā, savā veidā, savā laikā, piedzīvot to, kā paklausība un uzticība Kristus vārdam, Kristus pavēlei, var nest bagātīgus augļus. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.